Jā, šis te projekts īstenībā Latvija 2.0 ir radies, jo man ir sajūta, ka Latvijā neviens neizsaka nekādu risinājumu. Neviens. Ir 700 studijas bijušas, kur viņi visi televīzijā diskutē par šiem te kaut kādiem, ko darīt, kādi ir plāni. Visādi eksperti nāk, mistiskie. Neviens nepiedāvā nekādu risinājumu. Mana ideja ir piedāvāt risinājumus ar Latviju 2.0. Varbūt kāds sadzirdēs. Ja nevajag iedomāties cilvēkiem arī to, ka mūsu šie te 100 cilvēki, kas tur ir, ka viņi ir paši gudrākie. Tā ir pasaules naba, ja? Nav. Tur lielākā daļa ir bezdarbnieki, kam dzīvē nav izdevies. Viņiem privātajā sektorā viņi nekad dzīvē nekur netiks attiecīgi. Tur viņiem vajag pasviest arī kādu ideju, un tāpēc ir radies šis projekts. Šis projekts ir par idejām, lai mēs spētu palīdzēt šiem cilvēciņiem, kam nav varbūt tik daudz idejas, un viņi ir apjukuši brīžiem, liekas, šie 100 cilvēciņi, kas tur strādā, viņiem ir gan intereses, gan arī varbūt viņiem vienkārši vajag iedot idejas, un šī te ideja ir nacionāla interešu likuma ideja, lai viņus bišķiņi stimulētu domāt attiecīgi. Mēs vienkārši iedodam alternatīvu, mēs iedodam alternatīvu idejām. Viņi pasaka vienu variantu, pieņemsim tieši tāpatās, kā ir izdomāts par, tā ir cita ideja, atkal jau šajā projektā, kur ir valsts ieņēmuma dienests izdomājis, piemēram, šīs skaidrās naudas eksistences iznīcināšanu, vai to ierobežošanu un tā tālāk. Man ir pilnīgi cits piedāvājums alternatīvas. Nevajag iedomāties atkal, kad valsts ieņēmuma dienests ir paši gudrākie un tā tālāk. Noteikti nav. Vajag ieklausīties arī citos cilvēkos, pāanalizēt kaut kādas citas alternatīvas. Nav arī Eiropā gudrākie cilvēki. Cilvēki ir iedomājušies, ka mums ir Eiropā viss, kas nāk no Eiropas, tie ir kaut kādi dievi. Nē, tur ir ļoti daudz, kas ir nepareizi. Un ja tu redzi, kad ir kaut kas nepareizi, tas nenozīmē, ka tev tas ir jāpieņem. Tu vari oponēt, tu vari argumentēt un rast labāku risinājumu. Un ar šo ideju vajag palīdzēt cilvēkiem, tie, kas ir pie varas, vajag palīdzēt, izteikt viņiem alternatīvas idejas. Ja sabiedrība šīs alternatīvās idejas sabiedrībai patīk, tad viņi ir arī, spiesti pieņemt tās alternatīvās idejas.